Tā nu esam atpakaļ tajā pašā vietā, kur sākumā, kur pirmais izbrauciens bija ar šito mocīti, Fanti Caballero 500 rally. Šodien lietiņš nolīs, un izdomāju, ka ir jāpabrauc, jāpamēģina padarīt ar to mocīti to, kam viņš ir paredzēts. Vienkārši bezmērķīgi kaut kur pabraukāt, aizbrauksim uz kādu motocross trasu apskatīties, kas notiek. Pabrauksim varbūt kādu tetu gabaliņu, vai kaut ko tādu. Kā jau teicu, konkrēts mērķis nav, bet gribu redzēt, kā ir ikdienā dzīvot ar to mocīti. Es tikko esmu nobraucis 160 km ar viņu un tikko pielēju bāku, ielēju precīzi 7 litrus. Tā kā, ēdu viņš samērā maz. Ja salīdzinu to personīgo mocīti 990, neko neēdu salīdzināt. Pabrauksim, paskatīsimies, redzēs, vai kaut kas foršs sanāks. Gan jau ir kāds, kuram liekas, ka šis mocīts 500 baigi neiet, ja? Tagad pamēģināsim līdz 100. Viena lieta, ko es gribu pamēģināt šeit. Easy. Viņš iet arī virs 120, 130 un tādā garā, bet komforta zona ir tas 110 pēc 120 maks. Ātrāk jau paliek nekomfortabli. Liekas, priekšēji ir ieplēkt nekomfortabli. O, nē, ABS. Izslēdzam ABS. Ir, aiziet. Tas jau ir vairāk nekā, ja kurš šitā moča īpašnieks kaut kad darīs ar viņu. Vai, laikam? Jā. Kā teicu, man liekas, ka vienīgais, kas man nepatīk, ir priekšējā riepani, liekas pārāk sēstas pumpas. Viņš turās pa grāntarītēm forši, bet šitādā celiņā gribās kaut ko, kas vairāk turās iekšā. Bieži vien klāti brauc. Pēc priekš man tā ir kāja. Man patīk, ka viņš liekas tik droši tas mocīts. Viņam pakaļ izslīd, bet tik smuki izslīd. Bet dziļāk mežiņā slapjāks un slīdenāks. Amīšu kapu, ja vienkārši ņēma un izdara savu darbu. Tas bija Ano, nenokritīs, ja? Un viņš 4 uz sota kādu. Vispār. Forši. Tec.
ir Kurzems teica pie Zanta. Čērņā gan nebija plānā līdz. Varam apbraukt. Tā prātīgi, negrib nosmērēt mocīt. Ideāli. Tikī grib Čērņā līdz. Laikam jau no varianti iesākas esmu. O, šai riņķī braukuši. Braucam riņķi. Mērēties nebija plānā. Oh well. Man ar šito patīk. Viņi tik viegli spēlēties. Tu brauc, ieraugi smuku celiņu. Likās, nu šitais grib bet re, kur te ir moču pēdas. Paļabom te ir močus izbrauc. Kur viņš ir aizbraucis. O! Jau kas te ir no tā? Nē, tas jau nav mocis. Nežiniec. Tev liekas labāk. Opa. Negribu. Sūdos, negribu līst. Opsī. Vajag mīkst. Kāpēc tu daudz lamāji? Ir pārāk mīkst. Kas te ir?
they know where the issue is. Joe, the locals know where the issue is, but Čau! Un pēc visas lielās braukāšanās ir pienācis laiks pastāstīt par šo skaistulību. Fanti Caballero 500 rallija. Mocīts foršs, kā jau visi moči, protams. Braukt ar viņu ir nenormāli viegli. Un jā, šis ir, manuprāt, drošākais mocis, ar kādas braucis. Ar viņu pilnīgi patīkam var vienkārši uzkāpt mājās. Kā šī gadījumā es to izdarīju. Mājas drēbēs kropšos, vienkārši paņem, izbrauc līkumiņu un tu tik patīkam un viegli, tu jūties, ka tu tiešām pārvaldi to moci, nevis tev ir bail no viņa vai tev no kaut kā arī jāuztraucās. Viņam svars ap 150 kg, patēriņš bišķiņi virs 4, sportiski diezgan braucot. Rallija viņš atšķirās no tiem pārējiem skramblerīšiem, kas ir Fanti klāstā, to, ka viņam ir jaudīgā kamīša, tur pāna un tādā garā viņš ir tāds sportiskākai braukšanai paredzēts. Esmu pavadījis ar to mocīti jau gandrīz nedēļu, bijis visu kaut kur, pabraukājis gan pa asfaltu, gan pa grantenītēm, mežu, tetu, pat cross trasēs esmu bijis, kā jau redzēju droši vien video, kad var viņu palikties un tādā garā. Mocīts ir gatavs uzņemt praktiski lielāko daļu, ko no viņa prasa. Jaudiņam ir kaut kur bišķiņi virs 40 zirgiem. Šis mocīts būtu ļoti piemērots cilvēkiem, kas ir tikko sākuši braukt, vai arī sievietēm pilnīgi viegli braukt ar viņu. Man draudzene uzkāpa virsū un uzreiz aizbrauc. Pilnīgi viegli, viņi nav pieredzējuši motobraucēji. Kustināt viņi ir viegli, braukt ar viņu ir ļoti viegli un patīkam. Un labākais tas, ko daudzi stāstīja, kad vizuāli viņš viņiem patīk. Mocīts tiešām ir vizuāli ļoti smuks izdevies. Un viņš dzīvē izskatās pat labāk nekā video vai bildēs. Rieps ir foršs, man prasītos priekšā pišķiņ pumpaināk riepa tāda, kas labāk iedurās, bet šis ir labs vidusceļš, lai varētu braukāties pa pilsētu. Un, lai varētu iebraukt mežiņā, aizbraukt pamakšķerēt cēnēs vai vienalga kaut ko tam līdzīgi, vai ļoti nepārāk sportiskā režīmā braukt tetu. Es domāju, ka visi teti mierīgi var izbraukt. Latvijas toči. Visi, kas redzēja to mocīti, ļoti daudz prasīja izbraukt. Nebija tādi, kas teica, ka viņiem nepatīk. Bija čaļi, kas teica, ka viņiem gribētos, ka viņiem patiktu labāk, ja būtu viens izpūtējs. Par cik viņiem ir jāatbilst tiem emisiju standartiem, viņiem ir 2. Un, manuprāt, 2 izskatās smukāk nekā viens. Iedomājies, ja būtu viens liels, 2 ir forši. Beņts ir arī ērts. Es, piemēram, neesmu mazākais čalītis apsēžos, man te pieteik vēl draudzenēm, bija pilnīgi mierīgi vietas. Viens mīnus, kas man nepatīk, ko es nepieminēju, to, kad kājās braucot šitie sāni, bišķiņi traucē. Tas ir sīkums, praktiski vienīgais mīnus, ko es tam mocītam varētu pateikt, to, ka kājās braucot, gribās tās kājas tā kā ciešāk kopā, bet šitie sāni plasmasiņi liek to tā kā platāk kājām būt nekā gribētos. Pieejams viss tur somiņas, ķūninga, bākas somi, forši jau tur no paša Fantika pieejama. Mazā astīte, nemaldos, ar pieejama. Es domāju, ka tādam, kurš ir tikko sācis braukt, vai tādam, kuram baigi daudz no močas nevajag, vienkārši pa pilsētu uz darbu braukāties un tādā garā parētā reize uzbraukt uz grantenīcu, iebraukt mežiņā, viņš ir pilnīgi pieteikams un draudzenēs 100% labprāt pirkt šitādu. Jaudiņam pieteikam, tur 130, viņš pilnīgi bez problēmām brauc. Cik baigi vairāk vajag. Šis nav skrējamais mocis, viņš neies uz 2 sotaku, viņš nav paredzēts tam. Arī nekomfortabli būs uz 2 sotaku, bet uz 100, 110 ļoti viegli, ļoti ērti un forši. Katrā ziņā Fantiks, Caballero, 500 rallija, apstiprināts, man patīk. Visiem citiem arī patīk. Dodies uz AF Moto, uz Fantika LV. Ja tev interesē, tev kā iesācējiem vai sievietei, es teiktu, ka ļoti labs mocīts, ļoti piemērots.